Labdien! Šodien mēs esam Barkavas pamatskolā. Vietā, kas ir mūsu otrās mājas jau gandrīz 9 gadus. Bez šaubām, šo 9 gadu laikā esam uzzinājuši daudz jaunus un interesantus faktus par skolotājiem. Tāpēc gribam arī iepazīstināt tos arī ar jums. Vai jums interesē gleznošana? Es domāju, kaut kāda ilgstoša, vienveidīga darbība. Vai jums patīk celtniecība? Jūs domājat, kāpēc es nolēmu mācīties? Tāpēc, ka nāku no laukiem, biju bailīga meitene un nobijos, jo valodās bija ļoti lieli konkursi tajā laikā. Nosauciet to cilvēku, ar kuru jūs pagājušo gadu braucāt uz Munameģi. Rainis. Vai jūs bieži atnākat uz skolu pamācīt bērnus? Ļoti reti. Cik stundas dienā jūs nodarbojaties ar kamaniņu braukšanu? Varētu teikt kāds 3. Vai jūs domājat, ka mazmeitniņi lidoja pa debesīm pakopā par tvolu? Domāju, ka jā. Vai jūs varat izrēķināt galvā, cik ir 2 plus 3? Cilvēks var izdarīt visu, var sarēķināt arī šīs matemātiskās darbības, ka katram darbam ir paredzēts attiecīgs laiks. Ja mums ir pietiekami daudz laika, jūs arī filmējat, vai tikai ierakstat? Arī filmējat. Ja mums ir pietiekami daudz laika, ķeramies šim uzdevumam soli pa solim klāt. Kuros brīžos jūs nesāt galvas segas? Tad, kad matis sāk traucēt uz galvas, tad nav noteikts grafiks. Vai jums patīk peles un kāpēc? Man patīk, un ko dažādākas, krāsainākas, to labāk. Kādās sporta sacensībās jūs esat ieguvusi zelta medaļas? Šķiet nopietni jāatbild, ja? Basketbolu, hokeju. Kopš šīs vasaras klātienē apmeklētajām jātnieku sporta sacensībām, arī jāšanas sporta sacensības. Kas ir spais? Kaut kas. Vai jūs bieži apmeklējat fojē, ķerot Wi-Fi? Es aizmirsu, kad pēdējo reizi neatceros. Laikam skolā, pamatskolā. Jums garšojas Strasdubūra konfektes ezītis miglā. Lielajā vairumā ļoti labi. Cik ilgi nodarbojaties ar boksu? 44. Vai jums tas patīk? Ļoti. Vai jūs saprotiet, ko nozīmē moja ļubimaya kniga? Domāju, ka nē. Kuri ir tie cilvēki, kuriem jūs bērnībā mācījāt krievu valodu? Valsts prezidents Putins, dziedātāja Pugačova, dziedātājs Kirkorovs. Vai jūs domājat, ka skolotājiem būtu jānakšņo skolās? Jums liekas, ka nav? Es domāju, ka ir, jā. Bērniem ir grūtības ar vārdu izrunāšanu, bet kas ir tas, ko viņi vienmēr māk izrunāt? Krieviski. Karlu, klaru, kralu, karali. Cik burtu ir alfabētā? Daudz, cik bērni nevar saskaitīt. Bet cik? Skaitam? Jā. L, A, T, V, I, J, A. Cik sanāca? 7. Kurš ir tas cilvēks, ar kuru jūs pagājušo vasaru braucāt vienā autobusā? Vivaldi. Vai jūs varat izskaidrot, kas ir notis? Nē. Vai jūs varat nosaukt augstāko Latvijas virsotni? Nē. Vai jūs labojat angļu valodas kontroldarbus? To es darīju agrā jaunībā. Tagad tas man vienkārši kaitina. Bet vai arī kādi jūs nebūtu vai būtu? Arī cik tuvs jums būtu kickboks? Mums ir vienalga, ar ko jūs pagājušajā braucāt autobusā. Arī tas, ka dažreiz aizmirstat, cik burtu ir alfabētā. Mēs jūs gribam teikt. Paldies, ka esat! Paldies, ka esat!